Dienā esot ieteicams apēst aptuveni 100 gramus, jeb apmēram 2 kārtīgas rikas rudzu maizes. Bet vai jūs zinājāt, ka labu rupjmaizi ledusskapī var uzglabāt pat veselu pusgadu, un pēc atsaldēšanas maizes garšas un kvalitātes īpašības itin nemaz nebūs mainījušās? Nu, kur gan vēl meklēt patiesi izcilu produktu, ja ne maizes ceptuvē Lāči? Starp citu, pērn ceptuves saimniekam un maiznieku meistaram Normundam Skaujim tika piešķirts goda nosaukums patriotiskākais uzņēmējs. Lāči ir viena no retajām maizes ceptuvēm Latvijā, kas vēl šodien cep maizi pēc senām latviešu tradīcijām, izmantojot roku darbu un tikai dabīgas izaivielas. Normunds Skauģis savulaik īstas latviešu rudzrupjmaizes cepšanas arodu iemācījies no savas mātes. Īstai rupjmaizei, kas ir cepta lielajos klaipos un no pilngraudu vai veselgraudu samaltiem miltiem, nav tik būtiski, vai tā maize ir šodien cepta, vakar vai aizvakar, jo senos laikos maizīti cep visai nedēļai. Bet pats svarīgākais ir tas process, kā maize top, un tas sastāvs, kas ir maizē iekšā. Kas ir iekšā? Vai tur ir kādi uzlabotāji, vai tur ir kādas ēvielas, tas ir pats svarīgākais. Maizes stāsts sākas vietā, kur tiek svērtas augstvērtīgas un dabīgas izaivielas – rudzu milti, sāls, cukurs, ķimenes un iesals. Tās pamatā tiek iepirktas no pašiem latviešu zemniekiem un ražotājiem. Neparastāku garšu radīšanai maizēm izmanto riekstus, plūmes, aprikozes un sēkliņas, kas Latvijā neaug, tāpēc tiek iepirktas no labākajiem izplatītājiem. Maiznieku meistars uzsver, ka labam produktam visas sastāvdaļas nepieciešamas svaigas. Sasvērtās izaivielas tiek bērtas koka muciņā un ik pa laikam apmaisot aplietas ar verdošu ūdeni. Pamazām masa iegūst šokolādes brūnumu. Var redzēt, kā tā briest un kā kunkuļojas. Tad muciņai liek virsū vāku, lai gatavojas ieraugs. Plaucējums dabīgi rūkst apmēram diennakti. Raudzēšanas procesā, kas atkarībā no maizes veida ilgst līdz pat 36 stundām, rodas E un B grupas vitamīni, organiskās skābes, kas stiprina cilvēku imūnsistēmu, kā arī cietās šķiedrvielas, kas piedalās gremošanas trakta sakārtošanā. Labs meistars mīklas gatavību nosaka pēc smaržas, garšas un cēluma. Līdzīgi kā laba saimniece var pateikt, ka zupa gatava pēc tās aromāta. Kad mīkla gatava, tā tiek izmīcīta. Lāču maizes ceptuvē visas krāsnes ir pašu mūrētas, jo tām maizes cepšanā ir ļoti būtiska nozīme. Krāsnes pirms maizes cepšanas jau laikus tiek iekurta, lai paspētu kārtīgi uzkarst. Iekuram izmanto skuju koku malku. Malceņa tiek rūpīgi izlasīta, lai tā nebūtu zaraina un sveķaina, jo tāda degtu ātri un ar nepareizu karstumu. Ogles ar grābsli izlīdzina vienmērīgi, lai tās uzsildītu visu klonu. Krāsnī pirms maizes cepšanas tiek izgrābtas ogles un pelni, un tā tiek izslaucīta, lai uz karstā klona varētu cept maizi. Kad mīkla gatava, tā tiek likta abrās un vesta uz maizes cepšanu. Maiznieku meistars ar rokām veido katru kukulīti. Vispirms uz līzes tiek uzbērta saujiņa kliju, lai mīkla pie tās nepieliptu. Tad cepējs sametrina rokas ar ūdeni, lai būtu vieglāk darboties ar mīklu. To nedrīkst daudz viļāt un spaidīt, lai maize saglabātu rūkšanas procesā radušos ogliskābo gāzi, kas nodrošina tai vajadzīgo apjomu, aromātu un garšu. Izveidotos kukuļus maiznieku meistars ar līzes palīdzību ievieto krāsnī. No kukulīša lieluma atkarīgs laiks, cik ilgi tam būs jācepas. Piemēram, lielie Lāču rudzmaizes kukuļi cepas vairāk kā 2 stundas. Gatavā maizīte tiek sagriezta un safasēta, lai tā varētu nonākt pie saviem patērētājiem. Viens cepējs 12 stundu garajā maiņā izcep apmēram 500 līdz 600 kukulīšus maizes. Rupjmaizes cepšanai ir savas īpatnības. Rudzu maize, atšķirībā no mīkstās baltmaizes vai mīkstās kviešu maizes, ir jācep augstākās temperatūrās, lielākā karstumā, un tad arī veidojās šī stingrā garoza, kas sargā to maizīti pret izžūšanas un pret mūsu vides kaitīgo iedarbību. Tā kā viss darbs ceptuvē tiek veikts ar rokām, liela nozīme cilvēkiem, kas strādā uzņēmumā. Tā lielākā kopējā nozīme ir katra cilvēka profesionalitāte un katra cilvēka pareizā vieta, kur viņš ir šajā kolektīvā un ko viņš dara. Tā ir tā pats svarīgākā. Un es varu teikt, ka esmu ļoti lepns ar visiem mūsu darbiniekiem. Un tas ir tas mūsu spēks, kas var
šajos grūtajos laikos izdarīt tos darbus visprofesionālāk un viskvalitatīvāk un visīsākajos termiņos. Tie, kas sūkstas, ka lāču maize nav no tām lētākajām, nedrīkstētu aizmirst iemeslu, kāpēc tas tā ir. Augstvērtīgu, dabīgu un ar rokām gatavotu produktu nav iespējams radīt ar tādām pašām izmaksām, kā zemākas kvalitātes rūpnieciski ražotu. Runājot par ietaupīšanu, mēs arī pie sevis esam domājuši, ka mums arī vajadzētu varbūt ražot maizi ar nosaukumu krīzes maize. Bet tad, kad mēs izanalizējam to, ko cilvēks varētu vinnēt, kas būtu tā pievienotā vērtība, tad mēs vienkārši vienmēr atgriežamies pie īstās rupmaizes, kura ir visvērtīgākais produkts, kura ir vismazāk jāpatērē, jo viņa dod vislielāko atdevi šim patērētājam, visilgāko sāta sajūtu.